Tad krustojuma pa kreisi. Viltīgs krustojums. Mazliet uz labo velc, vairāk uz labo un tikai tad šķērso pretēju virzienu. Tieši tas skatiens signāls. Un atpakaļ atgriešanā tieši tā. Atgriežoties atpakaļ, ja ir kaut kādi krustojumi, tad mēs neradīsim virzienrādītāju, lai nemaldinātu pārējais satiksmes dalībniekus, ja? Krustojumā brauksim pa kreisi. Atkal zīme mums, ka mēs izbraucam no Dzievuma zonas atpakaļ, jāatgriežas, ja? Arī paskaties pa spoguļiem, kad atgriezies. Labi, braucam tālāk. Laicīgs virzienrādītājs bez taurēšanas. Labi, es tevi saprotu, bet apstāties vajadzēja kur pareizi? Pie brauktuves šķērsojamas malas un šeit piefiksēt, un tad tikai izbraukt. Variants, ka tu apstājies pie stop zīmes, tādu nav. Tā nav dzelzceļu pārbrauktuve, kur nav stop līnijas, un tā nav mums kaut kāda karantīna zona, ja? Tad vajadzēja apstāties pie brauktuves šķērsojamas malas. Ar virzienrādītāju, ja? Neaizmirstiet. Esi uzmanīgs, ja samazini ātrumiņu, vajadzēs kreiso signālu. Jā, pa līnijām nebrauc. Pa nepārtrauktu pabrauci, ja? Izmanto pilnībā ieskrešanās joslu un tikai tā izbrauc, ja? Jo tu steidzies izlidot, ja? Nevajag to. Šeit sašaurinājums, ja? Esi uzmanīgs, jo dažreiz šeit var izlidot uz kreiso pusi, kur brauc mašīnīte. Jā, papildus CD, tad mēs varam braukt. Jā, paskaties, kāds mums šeit asfalts, jā, kādas tur ir ievas, un izvēlēs alternatīvu trajektoriju, jā, tā, lai būtu ērtāk braukt. Atpakaļ atgriešanā ar skatienu labajā spogulīti un aklu zoniņu, kad atgriezies savā josla, nevis paliki pretēja virziena.
orientēs tieši tā. Apstāšana un piefiksēšana pie brauktuves šķērsojamas malas, ja? Tā, lai tu visu redzētu, pat kaut kādi centimetri 30-40 būtu vēl labāk. Piefiksēšana, ļoti labi. Un tad tikai braukšana. Izbraukšana. Слышишь, да? Очень опасненькое местечко. Pievērš uzmanību, kura josla, kur ved. Ja? Eksāmenā viņu bieži izmanto šo vietu, ja? Un paskaties, mācībnieks pārkārtojas, arī pārkārtojas, skatieties signāls un tad pārkārtošana. Skaties uz luksaforu. Tev blakus stāv mašīna, ja, blakus man. Ja? Pievērš uzmanību, ka viņš nepareizi izvēlējas joslu un viņš var lidot, ja? Paskaties uz viņu, tā no labās puses paskaties uz viņu. Ja, ka viņš brauks, tā kā tu nesteidzies, jo visticamāk, ka būs avārijas situācija izraisīšana, ja, tev jāpārliecinās, ka viņu tur nebūs, ja. Pamazām sāksim braukt, braucam, pievēršam viņam uzmanību, viņš gaida mūs, un tad pārkārtojamies.